Kas? Es gribu tikt cauri. Daudzinājumā rituāla ugunskoks un vēlāk uz ugunskoku palaidīsim šo svēto uguni pie tiem brīdis cīnītājiem un strelniekiem, kuru kaplietas mums nav zināmas. Brīdis cīnītāju piemiņai visu vārdā ir nolikt šeit vainags, lai mēs godinātu gan mūsu brīvības cīnītājs, gan mūsu brīvības karības, gan mūsu brīvības virsniekus, gan tie, kuri krita kaujās, gan arī tie, kuri tika okupācijas režīmā nomocīti. Šeit gulās piemiņas vainags, bet šodien nav sēru diena, šodien ir mūsu uzvaras diena, jo šodien mēs pieminām visus savus brīvības kareivjus, kas nolikuši galvas Latvijas labā. Brīvības cīņas nebeidzās 1920. gadā. Bruņota pretošanās un nevardarbīga pretošanās okupācijas režīmiem ilga visu 20. gadsimtu līdz pat tā beigām. Lāčplēši brīvības cīnītāji bija tie, kas tautā saglabāja stingru valstiskuma apziņu. Un šī valstiskuma apziņa noderēja tad, kad sākās ilgais okupācijas posms 1940. gadā. Un pirmie nesalauztie Latvijas cīnītāji, kur atdeva savas dzīvības, robežsargu priekšnieks Ludvigs Bolšteins un armijas informācijas
dienesta vadītājs Fricis Selmiņš bija tie, kas parādīja šo nesalauzto stāju, nenododot savus biedrus, viņi labāk aizgāja nāvē un pierādīja to, ka Latvija viņiem ir svēta. Komunistu valdīšanas laikā tika represēti daudz Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. 147 Lāčplēša ordeņa kavalieri tika izsūtīti 1941. gada 14. jūnijā. 15 noslepkoti. Vairāk nekā 100 Lāčplēša kara ordeņa kavalieri no 24. teritoriālā korpusa tika izsaukti it kā uz mācībām Maskavā, no kurām nekad vairs neatgriezās. Bet Lāčplēši bija izaudzinājuši jaunu paudzi, un viens piemērs. Bijušā Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Ernesta Veinberga audzēkņi Aizupes meža skolā 1940. gada 18. novembrī izveidoja jauniešu grupiņu, kas atklāti svinēja 18. novembri. Un tādas grupas skolēnu Latvijā bija ļoti daudz. Tad nāca Otrā pasaules kara darbība Latvijā 1941. gada jūnijā, jūlijā. 6000 nacionālie partizāni uzsāka pretošanos režīmam. Tajā skaitā 8 Lāčplēša kara ordeņa kavalieri krita. Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Valdemārs Ģinters un Werners Stepfers bija tie, kas Latvijas centrālās padomes sastāvā iestājās gan pret komunistu okupācijas varu, gan pret nacistu okupācijas varu. Šodien mums jāpiemina arī kurelieši, kuri arī centās pretoties abām okupācijas varām. Un 1944. gada 18. novembrī simboliski, bet rūgti tika piespiests nāves sods kureliešu štāba priekšniekam Kristapam Upelniekam, kurš arī bija Lāčplēša kara ordeņa kavalieris. Pēc Otrā pasaules kara nacionālajie partizāni uzsāka Latvijā cīņu pret padomju okupācijas režīmu. Tie bija 12 000 vīri, no viņiem 4000 leģionāri, kur tad tiešām varēja realizēt savu mērķi, kuri bija minēti Nacionālo partizānu dokumentos - neatkarīga, demokrātiska Latvija. Un atkal Nacionālo partizānu rindās ir 8 Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, jo cits liktenis viņiem nebija kā cīnīties. Lāčplēša kara ordeņa kavalieris arī pēc Otrā pasaules kara beigām gaidīja represijas, un 154 Lāčplēša ordeņa kavalieri. Jūs pastāviet bez saviem karavīriem. Un vēl es gribu pateikt paldies koriem, diviem. Mūs šeit ar mums kopā ir koris Jasmīna un koris Pernīgela, tā kā vajadzētu arī viņiem kaut kāds gavils.
Vez
kas var riteņus sāk pamēģināt paklāt gaisā. Augstāk, augstāk, visi! Man uztaisīt bildi ar Arturu, ja? Artur, klausies, skaties. Viss izskaties, Artur. Man ir no pagājušajā.